Esiet sveicināti, mani dārgie draugi. Gads ir pagājis un, kā Bībelē teiks, mēs lidojam. Tiešām laiks lido un mēs kā gājaputni tojamies šai apsolītajai zemē. Un kamēr mēs šeit virs zemes, mēs, protams, gribam darīt tā kunga prātu, mēs gribam būt efektīvi. Un arī es tev novēlu, lai tavā dzīvē būtu šī efektivitāte, lai kungs būtu ar tevi. Ja mēs esam ar kungu, ja kungs darbojas ar mums, tas vienmēr ir efektīvi. Tāpēc, lai Dievs palīdz tev, lai tu šo sāli, kā ja es teicu, jūs esat zemes sāls, lai šīs sāls, viņš teica, lai nezaudē spēku, lai viņi nav nekam derīgi, tad, lai tu esi sālīgs, lai tu esi spožs, lai tu esi savienots ar Dievu. Un lai atnāk atmoda Latvijā, un mēs zinām, ka atmoda sākās no manis, no tevis, no manām attiecībām ar manu kungu, lai es varētu viņu zinātu viņa balsi, lai es varētu atrasties viņa gribas centrā, tad, lai ne tikai zinu viņa balsi, bet es viņam arī paklausīgs. Tad es novēlu tev, lai tev ir veselība, lai tev ir spēks un lai tavi radinieki atgriežas pie Jēzus Kristus. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti vēlams katram no mums ieraudzīt, kā mani bērni, kā mani tuvinieki ir iegājuši ūdenī un ir pieņēmuši šo te kristību, tātad ir nodevušies pilnībā kungam Jēzum Kristum un seko un grib pildīt viņa gribu. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai tavu dzīvi viņiem nav par piedauzību, par svētību, lai caur tevi daudz un daudz atgriežas. Un kā apsolījumi ir, Dievs ir devis tādu vārdu Jeremijas 29. nodaļā no 11. pānta. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, mieru un glābšanas domas, un ne ļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un mani pielūgsit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Lai Dievs svētī tevi, lai Dievs atbild, lai piepild tās cerības, to, ko viņš ir līdz tavā sirdī, un viņš ir apsolījis, ka ja tu viņu meklēsi no visas sirds, tu viņu atradīsi. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai tava sirds ir tīra, lai tu esi savienots ar viņu. Un es gribētu palūgt par tevi, palūgt par tavu ģimeni, palūgt par nākamo gadu, lai tas būtu ļoti svētībām bagāts gads. Mans mīļais kungs, es tev ļoti lūdzu, svētī šī cilvēka dzīvi, svētī viņa attiecības ar tevi. Es ļoti lūdzu, dārgais Dievs, palīdz, lai viņam ir tuvība ar tevi. Es ļoti lūdzu, mans debesu Tēvs, palīdz, lai viņa radinieki atgriežas pie tevis. Ļoti lūdzu, dod viņam garīgo un fizisko spēku. Palīdz, lai viņam ir dzīva ticība un paļāvība uz tavu vārdu. Es ļoti lūdzu, Dievs mans svētī un lieto viņu kā kanālu, lai viņš nav savs, bet viņš ir visu laiku piepildīts, Dievs, ar tavu klātbūtni. Slava tev! Esmu pateicīgs tev par visu, Dievs, ka tu līdz šim esi mums palīdzējis un arī tālāk palīdzējis nākamajā gadā. Slava tev, ka tu devi visu, kas mums ir vajadzīgs, gan garīgi, gan materiāli. Paldies tev! Es pateicos tev arī par katru skatītāju, par katru ziedotāju. Es ļoti lūdzu, Dievs, lai katrs ir bagātīgi svētīts, kas lūdza, kas ziedoja, lai tas viss pavairojas, lai tas viss viņu dzīvēs, Dievs, atgriežas daudzkārt atpakaļ, Dievs, kā tava svētība, kā tava žēlstību. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!